Labdien, te Rita Ivanova no kaizen.lv, un šajā video mēs veiksim bungošanas vingrinājumu, kas palīdzēs jums uzsākt un pabeigt kaut kādu lietu, kuru jūs jūtat, ka jums ir jāizdara, bet kaut kādu iemeslu dēļ jūs visu laiku to atliekat. Varbūt tā ir mājas sakārtošana, varbūt jums darbā ir jāuztaisa kaut kāda atskaite, vai jūs gribat sākt rakstīt grāmatu, ja? Vai jūs gribat doties kaut kādā ceļojumā, braucienā, bet visu laiku atliekat to, lai sāktu kārtot šīs lietas, kas ar to ir saistītas. Varbūt jums ir kaut kāds nepatīkama saruna priekšā, un jūs visu laiku to atliekat. Varbūt jums ir jāpiezvana klientiem, un jūs visu laiku to atliekat. Varbūt vēl kaut kādas citas lietas, kuras jūs zinat, ka jums ir jāizdara, taču jūtat iekšējo pretestību to darīt, un tāpēc visu laiku izdomājat 101 iemeslu, kāpēc jums ir jāatliek šī lieta, kāpēc jūs nevarat sākt to darīt un īstenot tieši tagad. Jā, un iespējams jūs izdomājat citas kaut kādas darbības, problēmas radat priekš sevis, jā, lai tikai nedarītu šo lietu. Tad iedomājieties kaut kādu vienu lietu, kaut kādu darbību, kuru jūs zinat, ka jums ir jāizdara, taču jūs to atliekat. Un tamdēļ, ka jūs to atliekat, jūs sākat jūs šo iekšējo tādu spiedienu, man taču ir jāizdara, man taču ir jāsakārto māja, man taču jāuztaisa šī atskaita, priekšnieks no manis to gaida, vai arī man taču jāsāk šo jauno projektu, man taču ir jāpiezvana šim cilvēkam un jāparunā, man ir jāuzvana klienti. Varbūt tad iedomājieties šo lietu, vienu lietu, konkrētu lietu, kas jums ir jāizdara, bet kuru jūs atliekat visu laiku. Un tagad ļaujiet sev sajust, kad jūs domājat par šo lietu, visas šīs emocijas un iekšējo, varbūt, dialogu ar sevi, jā, par to, kāpēc jūs viņu atliekat, cik ļoti jums negribas to darīt, jā, un kāpēc vispār to darīt, un iespējams šo iekšējo kritiķi, kas lamā jūs par to, ka jūs atliekat un atliekat, tad ļaujiet to tagad visu sev sajust. Un tagad mēs veiksim bungošanas vingrinājumu, kas palīdzēs jums atbrīvot visu šīs negatīvās emocijas, un jūs būsiet pārsteigti vingrinājuma beigās, jā, kas notiks ar jums, un kāda būs šī ķermeņa prāta reakcija, un iespējams, un es varu pat praktiski 100% būs droša, ka jūs sāksiet šo lietu darīt. Tad domājiet par konkrētu lietu, kuru jums ir jāizdara, bet jūs to visu laiku atliekat. Un tad mēs sāksim bungot. Sāksim ar karatē cirtiena punktu. Tad bungojiet un atkārtojiet pēc manis. Lai arī es visu laiku atlieku šo lietu, es vienalga dziļi un pilnīgi mīlu un pieņemu sevi. Lai arī es atkal un atkal to atlieku, bet man tas taču ir jāizdara. Bet es to negribu. Es vienalga dziļi un pilnīgi mīlu un pieņemu sevi. Lai arī es atkal atlieku šo lietu, un es jūtos nelāgi. Es vienalga dziļi un pilnīgi mīlu un pieņemu sevi. Un tagad turpinām caur punktiem. Uzlic punkts. Es atkal to atlieku. Mans kaktiņš. Man tas ir jāizdara. Bet es negribu to darīt. Man tas nepatīk. Tas ir garlaicīgi. Tas ir pārāk grūti. Man ir iebies to darīt. Kāpēc kāds cits nevar to izdarīt? Bet man tas ir jāizdara. Man tas ir jāizdara, bet es negribu to darīt. Visa mana būtība tam pretojas. Kāpēc tas man ir jādara? Es negribu to darīt un es nedarīšu.
Jūs nevarat mani piespiest. Neviens nevar piespiest mani to darīt. Es esmu pieaudzis cilvēks. Un es varu atļauties to nedarīt. Jūs nevarat man norādīt, ko man darīt. Es negribu to darīt, un es nedarīšu. Es esmu pret to. Lai arī daļa no manis saka, ka man tas ir jāizdara, daļa no manis saka, ka nē. Un tad es kritizēju sevi. Es nosodu sevi par to, ka es to visu laiku atlieku. Šī atlikšana strādā pret mani. Tā sabojā manas attiecības ar citiem. Citi nevar paļauties uz mani. Es nevaru paļauties uz sevi. Man tas ir jāizdara. Bet es to negribu. Es varu pateikt nē. Es varu atmest visam ar roku un vienkārši nedarīt. Jūs nevarat mani piespiest. Un ja es negribu, es nedarīšu. Bet varbūt man nav tas jādara. Varbūt es varu izvēlēties to izdarīt. Varbūt tas ir daudz vieglāk, nekā es domāju. Varbūt tas var būt jautri. Tiklīdz es sāku to darīt, paveikt to paliek arvien vieglāk un vieglāk. Tas nav tik grūti, kā es biju iedomājusies. Es esmu daudz spējīgāka, nekā es to domāju par sevi. Es esmu daudz labāka tajā, ko es daru, nekā es domāju. Patiesībā tas patiesi var būt jautri. Man nav tas jādara. Es izvēlos to darīt. Tā ir mana izvēle. Jo es lepojos ar sevi. Es esmu sev pats labākais draugs. Un lai arī iespējams man šī lieta nepatīk, es varu papildināt to ar lietām, kas var padarīt to jautrāku. Tas nav tik grūti, kā es biju iedomājusies. Un es izvēlos šo lietu paveikt tagad. Veicam dziļu ielpu un izelpu. Pievērsiet savu uzmanību tam, kā jūs tagad jūtaties attiecībā uz šo lietu. Kad jūs domājat par to, ka varbūt jāsakārto māja, vai jāuztais šī atskaite, vai jāapzvana šiem klientiem, varbūt tagad šī pretestība vairs nav tik liela, un jūs sajūtāt impulsu sākt to darīt. Ja nē, jūs varat veikt šo bungošanas vingrinājumu vairākas reizes, līdz sajutīsiet impulsu sākt to darīt. Un jūs būsiet pārsteigti, ka pēc šī vingrinājuma šo lietu, ko iespējams iepriekš jūs veicāt vairāku stundu laikā, jūs spēsiet to paveikt daudz īsākā laikā. Jo jūs iekšēji jutīsiet entuziasmu to darīt, jūsu smadzenes būs
gatavas iedot jums vislabāko risinājumu, labāko veidu, kā jūs varat paveikt šo uzdevumu, šo savu lietu daudz radošāk, daudz ātrāk un daudz patīkamāk priekš jums veidā. Paldies jums liels par uzmanību. Es būšu pateicīga par to, ja jūs atstāsiet apakšā savus komentārus par šo vingrinājumu, par savām sajūtām, iespējām izmaiņām, lietām, kuras jūs paveicāt pateicoties šim vingrinājumam. Tāpat, ja vēl neesat abonējuši manu kanālu, lūdzu abonējiet to. Paldies jums liels par uzmanību un tiekamies nākamajā video. Paldies!